AKL proudly presents The Rake Mike Show. Šovu atbalsta garāžas bezalkoholiskais kokteils. Esiet sveicināti Rake Mike šovā. Tagad mēs iesim pa ielām un noskaidrosim, cik latvieši ir zinoši Eirovīzijā. Aiziet! Ko domā par to, ka Emīlija pārstāvēs šogad Latviju Eirovīzijā? Es nezinu, es domāju, tas arī ir forši. Es domāju, labi. Patika viņas uzvaras dziesma. Jā, viņa ļoti talantīga, jā, un kāpēc ne? Es nezinu, kas viņa ir. Jā, absolūti, noteikti. Pilnīgi. Emīlija, paldies tev, ka tu pārstāvi Latviju šogad un veiksmi tev. Jā. Kā tu vērtēji, ka Inters Busuls atteicās no Eirovīzijas, tas ir pārāk viegli? Viņš vienkārši straivo uz labāko un augstāko, gan jau vēl citos līmeņos varbūt. Nē, Busulim tas nebūtu viegli. Būtu grūti viņam saka, ja? Nebūtu jau tik daudz atbalstītāju. Es domāju, viņš drīzāk nobijās. Viņš jau tāds cilvēks gados. Katram savs. Viņš ir izcils mūziķis. Pārāk viegla. Busulis neteica. Nav jēgas interēt šo cilvēku. Vai jūs esat priecīgi, ka Šreks atkal uzstāsies no Norvēģijas šogad? Jā, protams, jā. Patīk viņas dziesmas, jā? Es beigi neklausos, bet Šreks. Kā? Šreks no Norvēģijas. Labi, jā. Ja godīgi, es nemaz nezinu, kas tas ir. Galīgi nepareizi. Ko jūs domājat par to, ka šogad Eirovīzijā varēs balsot TikTok komentāriem? Vispār ļoti interesanti. Es nezinu, kurš to uztvers tā kā reāli nopietni, bet interesanti. Jā, es piekritīšu, ja godīgi. Man pirmā dzirdēšana, ka tā varēs darīt. Bet daudzi tiks apzakti visdrīzāk. Es nezinu, es domāju, tas ir cap. Es domāju, vajadzētu vēl kādu veidu, kā balsot, jo visiem nav TikToks pieejams. Vai tev patika, ka Prāta vētra uzvarēja Eirovīziju 2008. gadā? Man liekas, ka jā. Nevis man liekas, es esmu 100% pārliecināta. Forši. Es nezinu, man bija 2 gadi. Es varbūt īsti neatceros, jo es varbūt tajā gadā pat vēl neskatījos. Patika, jā, ka vinēja viņi. Jā, man tas patīk. Skaties, jā? Es nestījos, bet es to dzirdēju. Viņi neuzvarēja. Neuzvarēja? Latvija uzvarēja vienreiz tikai. Kā tu vērtē to, ka žūrija šogad sastāv tikai no influenceriem? Slikti gan jau, neatbalstīt. Tas ir nopietni. Nopietni, jā. Absolūti nezināju, nesaprotu, dīvaini. Tur tikai influenceri. 90%, jā. Varbūt to īpatsvaru vajadzētu bišķi savādāku, procentuāli 50/50 varbūt. Ko tu novēli Emīlijai Eirovīzijā? Emīlijai Atvarēja. veiksmi, izturību un veiksmi vēlreiz, jā. Atvarai, lai veicas, un Edgaram Bāliņam, lai forši skatīšanās. Edgars Bāliņš un visa Latvija skatās un priecājas par Atvara, let's go! Viņa ir mūsu šī gada cerība un balss, kur pārstāvēs Latviju lielajā Eirovīzijas skatuvē dziedātāja Atvara. Un viņš, enerģijas lādiņš, kurš šo ceļu jau ir izgājis un zina visas aizkulises, Jānis Petersons no grupas Citi zēni. AKL proudly presents The Rake Mike Show. Šovu atbalsta garāžas bezalkoholiskais kokteils. Esat sveicināti Rake Mike šovā. Atvar, vispirms milz respekt. Tirsa apprecējās pie tavas dziesmas. Jā. Un apsveic tevi ar iekļūšanu. Ar ko tu sāksi, bet tieši ar Tirsu tu sāki. Ja kāds nezina, Tirsa ir galvenais varonis no seriāla Neūgtie viesi. Iespējams, arī būs kādreiz šeit. Un apsveic tevi ar iekļūšanu Eirovīzijā. Ir kaut kas specifisks, ko tu dari, kā tu gatavojies Eirovīzijai, vai fiziski kaut kā sevi sagatavo, vai kaut kas tāds. Jo šobrīd tik daudz, kas viss notiek, vai ne? Un kā tu tiec to visu galā? Es esmu izgājusi kaut kādus, drīzāk tādus mentālos pasācienus. Es biju arī pie Zanes Daudziņas, lai gan tas ir vairāk par runu saistībā. Man Zana iedeva ļoti daudz tādus tips and tricks, kā vispār sevi emocionāli savākt, jo tu nekad nezini, kā tev ķermenis var reaģēt. Es teiktu, ka Jānim iespējams bija bišķiņ vieglāk, jo jūs kāpat uz skatuves, cik jūs bijāt? 6, 6, jā. Man jākāpj vienai ar savu aizbergu. Tad ir tāds, tu nekad nezini, kā tev tā kā mentāli savākties, lai normāli to izturētu, bet neko baigi speciāli nedara, jo godīgi tam nav arī tā, ka būtu baigi daudz laika, jo ļoti daudz, kur jābūt un jāpaspēj un plāni un dzīve arī nebeidzās pēc Eirovīzijas, un tad tev ir tāds, ka tev ir milzīgs tas burbulis, kur tev jāpaspēj no visām šķautnēm izmantot, tāpēc, Jā. Kaut kā cīnos, bet ir ok, es nesūdzos vairs. Sākumā bija stress. Kā vispār jūs grupā tiekat galā viens ar otru? Mums ar Žānu dažkārt ir ļoti grūti, tā kā es iedomājos, kā jums ir, ka jūs esat 6, jā? 6 šobrīd, jā? Jā, 6. Jā, 6.
Jums ir kaut kādas struktūras, kā jūs tiekat galā, nezinu, balsošana vai kā tiek izbalsots? Vai cik muļķīgi nebūtu, bet, manuprāt, tāda absolūta demokrātija. Tā, ka patiesībā jau ir relatīvi skaidrs, tas ir baigi labais tāds balans, konkrēti, ka, ja mēs kaut ko nolemjam visi, ka tas ir labi, tad tā kā tiešām visticamāk ir labi, jo mēs esam 6 absolūti dažādi. Un, protams, kā jau jebkuram čalim iedomājas, jebkurš 6 čaļus saliec vienā telpā un pasaka, ka jūs gadiem būsiet kopā, loģiski kaut kādā brīdī ir kaut kāda kašķa. Bet, jūs kaujaties arī? Nē, kaut mēs laužamies. Mēs laužamies. Tā ir vesela lieta. Ir kaut kādi divi, kas visbiežāk strīdās, gan jau ne, vai ne? Nē, katram ir kaut kāda sava lieta, bet nestrīdās tam, kuram neinteresē. Tādā ziņā. Kas neķīvējās, tas nemīlējās. Nē, kamēr tas ir par tēmu, kamēr tas ir profesionāli un kamēr tas ir uz kopējo labumu, tikmēr viss forši. Mēs esam tāds liels komunālais dzīvoklis. Tā strādā ansamblis. Un tajā ziņā es dažreiz nožēloju to. Vienam būtu vienkāršāk, es esmu nolēmis, man ir vīzija, un vienalga jūs veselais saprāts. Es esmu viena, un es varu pateikt, ka nav vienkāršāk. Nav vienkāršāk. Grūtāk, ja saprast. Samainamies uz nedēļu, es tev aicināšu pārliecināt zēdus par kaut ko. Nē, vienkārši man arī tāpatās ir izveidojusies tā pamata komanda, ar ko es strādāju, vai ne? Un tie cilvēki nav tur divi tikai, mēs diezgan esam. Un, protams, ka gala vārds par kaut kādām lietām tāpat pieder man, jo es esmu tā, kas nes to atbildību, es kāpju skatos, es dziedu, vai ne, man ir jāizjūt gabalu un tā tālāk, bet tur ir tas milzīgais kapslokā, bet, ka tu tāpatās, tas jau vairs īsti nav tikai par tevi. Tu nevari no sērijas uzkāpt uz skatus un tur sākt apkaunot vai pasaka, es pārspīlēju, protams, bet tu nevari kaut ko stulbu darīt, jo tev tomēr ir cilvēki, kas aiz tev stāv un tā. It kā ir vieglāk vienam, bet es teiktu, ka vispār nav vieglāk, jo tev pat nav demokrātija. Tu esi vienkārši tādā, gribās, lai visiem viss ir labi, un tad citreiz ieslēdzās tas angliskais overthinking. Tu sāc daudz par daudz domāt, kā labāk, un tu vienkārši pat citreiz aizmirst par to, kāpēc tu vispār to sāki darīt. Man tas tieši ir tas pats man ir olas, kur ir bērns, kur mēs visi domājam, cik visi divi. Dažkārt mēs vairāk esam apkārt čomi, un tad mēs tur, bet kad es viens, tev ir tāda lielāka atbildība uz savām izvēlēm, un tev vieglāk ir overthinkot to visu. Starp citu par to, ko nedarīt. Piemēram, jauns mūziķis sēž mājās, domā, tagad nākamā gada Eirovīzijas šovu. Kas ir tas, ko viņam toči nevajadzētu darīt Supernovā? Uz skatus vai dziesmā vai ko? Varbūt ir kaut kas ienāk prātā. Jāsāk ar rakstīšanu, jo man šķiet, tu labi pieskāries tam, ka radot dziesmu, tā izejas pozīcija šī būs tagad Supernovas dziesma. Tā drīkst būt ideja, kurai tu esi atvērts, bet kamēr tā konkrētā dziesma nav atnākusi, tikmēr, manuprāt, tā iet iekšā telpā un teikt, šodien es radīšu tādu gabalu. Es nezinu, vai tas tā strādā, vismaz man tas personīgi tā nestrādā. Vajag mentāls aplausiens, to vajag. Jo, manuprāt, pirmā lieta ir vienkārši esi atvērts to, ka tev ir jāuzraksta dziesma ar kaut kādu izcilību. Man šķiet, tas ir tas, kas bieži vien ir kārtīgi sevi jāizsver, vai tajā, ko es šodien vai jebkad tur esmu radījis, vai tas satur vienu kaut kādu lietu, kas ir Un, ja ir tā viena izcilība, tad tālāk jau var domāt. Supernova un viss pārējais. Jo skaidrs, ka daudz cilvēku raksta daudz labas dziesmas. Tāds 7, 8 no 10 visās iespējamajās lietās. Labs pavadījums, labs teksts, labas melodijas, viss kārtībā. Bet nav nekā. Un it īpaši tādās mūsdienās tās 15 sekundes, piemēram, atveras sirēnas daļa. Ir tā kā, man liekas, ir. Un tad, kad tev tā viena izcilība ir, tad tālāk jau tas viss risināsies. Ja tu ļauj citiem redzēt to, ka patiesībā tas, ko tu dari, ir ļoti nopietni, tu tajā investē daudz darba, laika, vienalga, vai tas tev nāk viegli vai sarežģīti, tas nebūtu tik būtiski, bet kad tu par to attiecies nopietni, tad arī to novērtēs. Un tas, manuprāt, ir tas, kas jāņem vērā arī radot to, ka, ja tu esi atvērts tai idejai, piemēram, par Supernovu, tad tev arī jābūt atvērtai tai potenciāli iespēja, ka tas neizdosies, un ka visi tevi, tur izģērbs pa detaļām un mēģinās atrast kaut kādas vājības vai vēl kaut ko. Un pārējais viss, tas jau saliksies. Skaidrs, tad, ja tev būs tā dziesma, tad jau tālāk atrast komandu apkārt, ar kuru to apdzīvos un apsēdīs.
Bet nav lielākā problēma. Šis nav pašsaprotami. Šī ir lielākā problēma, ko es ievēroju. Nu, TikTokā tur nevajag kvalitāti, vai ne? Tur galvenais ir skatījumi. Es nedomāju tikai par dziesmu, es domāju arī par komandu, jo, piemēram, viens, tas, ko tu saki, kvalitāti piekrītu, jā, bet es nezinu, kāpēc tā ir iegājies, bet ir tie mirkļi, kur tu redzi, ka tas īstenībā nav tikai jauniešiem. Dažādiem māksliniekiem ir tas, ka viņiem liekas, ka viņi visi var izdarīt vieni paši. Jā. Tas nevajag to darīt vieniem. Tā ir baigi grūti, un tas nebūs tik lielā līmenī, kā to var izdarīt ar komandu. Tas ir viens, un otrs tas, ka tu drausmīgā, priekš kam? Tas arī ir kaut kāds, varbūt, savu veidu komplekss vai neusticība vai kaut kas, ka gribas visu izdarīt perfekti, tā kā tev gribas, liekas, tas tik ļoti var ieriept. Es arī saprotu to otro pusi, vai ne, kad ir grūti ar tiem cilvēkiem sadzīvot, liekas, ka nesapratīs tavu domu, gribēs tevi samainīt un viskaut kam, mentāli viskaut kam to ir cauri, vai ne? Bet uzticēties, ka tu tiešām visās jomās vari vislabāk izdarīt, tas vienkārši ir muļķīgi. Tu nevari pats sev būt labākais, es atvainojos, autors, dziedātājs, skatuves režisors, stilists, jā. Kaut kādos ļoti ratos izņēmumos varbūt, ka vari. Ne, pat vairākos var, bet vai vajag? Tu jau mentāli sev uzliec spiedienu, priekš kam? Jā. Un cik, piemēram, jau tevi komanda šobrīd, vai jaunie mūziķi saprot, ko viņiem vajadzētu piecināt, vai viņi... Man liekas, Eirovīzija, tas ir tāds izņēmums. Tādā normālā situācijā tā komanda noteikti nav tik liela, jo es, pieņemsim, nevarētu atļauties ar zēniem uzturēt tādu komandu, kāda ir uz Eirovīzijas to periodu. Tas gan, jā. Tur vienkārši ir vairāk vajadzīgas rokas, jo ir arī krietni vairāk acis, kas ir uz tevi vērsts un ausis. Tas nav iespējams. Ne, bet zini kā, šis arī ir tāds īstenībā, šī tēma, par ko es gribu parunāt. Ja? Tātad, viena lieta, ko arī ir jāapzinās, kāpēc vispār mūzikā? Kas ir tā doma? Tu gribi būt slavens, tu gribi būt uz skatuves, tu gribi dziedāt. Kas ir tavs mērķis? Ja tu vienkārši gribi būt slavens, tad pa lielam kāda starpība? Nav komanda, nav supernova, vienalga. Tu vienkārši ej, tu dari muļķības, tu taisi varbūt stulbu saturu, tu vienkārši gribi būt redzēts un slavens. Ja tava sirdslieta ir mūzika, tad tu izdarīsi visu. Tu kaut vai 5 darbos strādās, lai savāktu sev naudu, bet lai tu varētu sev visu uztaisīt kvalitatīvi. Jo, manuprāt, tas ir nenormāli svarīgi, jo, ja tu ej iekšā ar tādu, pofīgi, es tur jau foršu bītiņu uztaisīšu, būs labais, ja, Man tāds ka tu pa mani runāšu. Nē, vienkārši zinu tos, Es sapratu domu. Kad tu gribi zīmēties, vai tu gribi tiešām no sirds taisīt skaistu mūziku un parādīt cilvēkiem, jā, bet skaista mūzika jau arī nav tikai par balādēm. Skaista mūzika manā skatījumā ir arī tie ātrie gabali, bet vai viņi ir kvalitatīvi, vai tas tiešām esi tu un tā tālāk. Es, piemēram, ikdienā, es patērēju gan olas, gan citus zēnus, ja es esmu tā jūsu auditorija. Citu, paldies tev, tu mums kaut kad Star FM, tu mums pateici, olas ir viena no underrated grupām, un tā kā paldies tev milzīgs, baigi interesanti. Es atceros, tas arī bija kaut kāds tas laiks, kad man arī, nezinu, kā es vienmēr iestājusies par to, ko es tā kā uzskatu, kas ir pareizi, un tad bija toreiz viss tas cepiens, un bija tāds, ne, kāpēc, lai es nevarētu pateikt to, ko es domāju. Tā. Starp citu, saistībā ar šo jautājumu, ir tā, ka daudz, kur Latvijā mūzikā tu var tikt, tā, ka ir kontakti. Vai tas ir mīts, vai tā ir taisnība, ka viss Latvijā noteikti caur kontaktiem? Kā jums šķiet? Man šķiet, ka tas ir mīts, tā kā saturs ir tomēr karalis. Jā. Dienas beigās saturs ir karalis, tev var būt visi pasaules kontakti, un, ja nav, tad nav. Un, tā kā gal galā klausītājs jau ir žūrī un galvenais kritiķis, un klausītājiem jāpatīk, un ja klausītājiem nepatīk, un necepīja. Tādā gadījumā paldies uz redzēšanos. Tu nevari spiest kādam klausīties un iemīlēt to, ko tu dari. Manuprāt, tas vienkārši tā nestrādā. Un tas arī ir par savstarpējām kādām attiecībām. Es taču satiku nesen Leksdiņu. Mēs tur aizpļāpājāmies, vai ne, vienkārši par visu kaut ko par dzīvi un tā. Un tad viņi arī pateica tādu labu piemēru, cik viņai arī nav bijuši cilvēki, kas ir prasījuši tur, kontaktus, tur savest ar īstiem producentiem, vēl nezinu ko. Bet viņi arī pateica, viņi saka, tu jau vari iedot tos kontaktus un savest ar viņiem, bet tu jau nevari iedot viņam tās attiecības, kas tev ir ar to cilvēku. Jā. Un tas ir tāds jautājums, cik daudz tu pats esi racistas, es atvainojos kalnus nost, cik tu pats esi ar tiem cilvēkiem izveidojis tās attiecības.
Tas ir tāds, jā un nē. Svarīgs ir arī networkings un iet uz tiem rādžiem un raudzēties tiem cilvēkiem. Manuprāt, tos streamus tu vari dabūt un to bāzu un TikToku un to, ka tev ir tiešām klausās cilvēki, bet lai tiktu rādžos, lai dabūtu balvas, lai būtu novērtēts arī tajā visā pusē, kaut kādā veidā ir jāveido tās draudzības visas. Klā, manuprāt, mēs visi esam, autori, mēs visi rakstam dziesmas. Ne šeit pie galda šobrīd nav, bet vispār jā. Labi, nē, bet vispār jā. Kur problēma? Taču ir forši rakstīt kādam citam, ja tu redzi to, ka cilvēkam tiešām ir talants uz to, ko viņš dara. Vienalga. Kāds konkrēti žanrs vai jebkāds vai izpausme, kāda tā būtu. Tas ir tiešām jauki, jo, manuprāt, traki ir investēties kaut kamā, kam tu netici. Forši ir investēties arī bez maksas un ar lielu tādu entuziasmu tajā, kur tu tiešām redzi, man ļoti riebs šis vārds, bet potenciāli. Bet tā arī ir. Es nezinu, cik bieži tieši sanāk kādam kaut ko atteikt, ja tas, kas ir piedāvājumā, ir tiešām interesants. Man šķiet, tāpēc ir jauki laiku pa laikam aizbraukt uz tām bēdīgi slavenajām nometnēm, apsēsties ar kādu, kur tu absolūti nezini, un dažreiz tur ir tādi debes brīnumu un iedomājies, es tiešām gribētu būt tas cilvēks, kurš palīdzētu ar kaut kādu savu artavu, kaut ko pastumt uz augšu un padarīt lielāku nekā ir tagad. Manuprāt, tā ir tāda vispār mūzikas industrijas sajūta. Kamēr tev nav panākumu, tikmēr tev šķiet, ka ir vajadzīgi šausmīgi daudz visādu kontaktu un tur kaut kādas aizmugures durvis, vēl kaut kas. Savukārt, tad, kad kaut kas ir izdevies, tu saproti to, ka patiesībā jau tas tā nestrādāja. Pirmais nāca saturs, tātad mūsu gadījumā mūzika. Un tas viss pārējais pēc tam risinās, jo tu jau nāc ar kaut kādu, šis ir inčīgs, šis ir nice, šis ir forši. Tādēļ, piemēram, kaut kādās nometnēs, tas ir tik veselīgi parakstīt kādam citam, tīpaši, ja tu redzi to, ka tur, piemēram, ir cilvēks, kurš ģeniāli balss, bet reāli draņķīgi raksta dziesmas, un tev savukārt sanāk dziesmas, bet nemāk dziedāt. Ja? Un tāpēc jau šis formāts ir tik populārs, un jautājums ir, vai mēs paši esam atvērti. Bet Latvijā, man liekas, tikai salīdzinoši nesen, pēdējos gados varbūt sāk lēnām kaut ko tādu darīt. Visi jau plus mīnus pa stūrīšiem, kodos savos ar tiem 3 pazīstamiem cilvēkiem ir mēģinājuši varbūt, uzrakstīs man tur gabaliņu. Tā. Tas tāds, ka tā atklāti par to runā, un kad atzīst, man nav problēma, es nerakstu pats, piemēram, kaut kāds vienalga tur mākslinieks. Tas, man liekas, ir salīdzinoši nesen, jo es tieši pretējo dzirdējis ļoti bieži no tiem jauniem māksliniekiem. Nē, es gribu pats, man tur šito, un man liekas, tad raksti 10 gadus pats, mācies, tiec līdz tam, ka tu vari kaut ko sakarīgi uzrakstīt, bet tad arī neķīks tajos 10 gados, ka tev neiet. Jo pa lielam, jo tev ir jāapzinās, kas tev ir, kas ir tas, kas ir tavs spēcīgās puses, ko tu tikko teici. Un dažreiz, ja tu netici kādam, kurš jau kaut ko dara, tas arī baigi labi. Man liekas, bez tā nebūtu ne zēna, ne olas. Visticamāk, bez tā, ka būtu tāds bišķīts vidējie pirksts gaisā, un mēs darīsim tā, kā mums liekas pareizi, un visi pārējie ieskrieties. Un tā kā arī šim tādam maksimālismam arī ir jābūt. Tas motivē kaut kādā veidā, vai ne? Tev arī bija laikam situācija, ka 18 gados tev Račs pateica, nosūtīja viņam savu dziesmu, viņš teica, ka varbūt ne visiem vokālistiem vajadzētu rakstīt dziesmas, tā bija, ja? Un kā tu jūties? Kā šis stulta aizies kaut kur. Kā tu jūties tagad par to? Tev tas iedeva kaut kādu motivāciju savā ziņā darīt vēl vairāk, ja? Es uzskatu, ka viss dzīvē notiek tā, kā tam ir jānotiek. Un tāda situācija bija. Vai es varu tagad baigi teikt, ka man tas ir devis kaut ko sliktu? Laikam vairāk nekā jā, jo tas pats, ko Jānis tikko teica, ka tu sities cauri tiem, es darīšu tā, kā es gribu un tā tālāk. Tas jau nebija vienīgais. Man ir ļoti daudz no visādiem zināmiem cilvēkiem kaut kādos posmos pateikuši, tu tur nevar šito, tu tur nevar šito. Un spožākais komentārs bija, ka man pateica, ka es nevaru balādes taisīt, jo nevienam neinteresē lēna mūzika. Wow. Tas jau, tu vari iedot tiem cilvēkiem. Izpārdota tūri, Eirovīzija. Jā, tas tāds, laikam, ka tev tomēr nebija taisnība. Un tas ir vienkārši, bet īstenībā šito arī var ieteikt jauniešiem, jo tas ir tāds labs jautājums, cik ļoti tu gribi to, ko tu gribi. Vai tu gribi ņemt, dziedāt tās balādes ar visu to, ka tev ar 30 gadu pieredzi cilvēks pasaka, tu to nevar darīt un tev neies, ja? Vai tu negribi?
Nu, tas arī tur atdurās. Un cik ļoti to gribi parādīt, to vai tu to turpinās darīt. Arī tādās situācijās, kad tev šādi pasaka. Kādā mērā, jā, bet reku tev fonā stāv Rika Rubina Creative Acts. Jā, tu zini šo grāmatu? Jā, brīnišķīga grāmata. Iesaku katram, kuram ir kaut kāds darbs ar radošām lietām ikdienā. Tā ir viena no labākajām grāmatām. Viņš tur arī bieži vien runā piemēram, par tām demo versijām, jā, dziesmu. Es neesmu lasījis. Es tiešām iesaku. Es tev iedošu viņu, ja tu vēlēsi. Man tieši lidmašīnās vajag kaut ko lasīt. Viņam tur brīnišķīgs ir piemēram, par demo versijām. Ja tu raksti un skan demo versiju, un tagad aizēji uz to studiju, ja, un kā Ants teiks, samīsies pie mikrofona, tur stāv, ja nevar pāršpļaut pār lūpu, jo tā dziesma ir uzrakstīta, viņa ir ritīgi laba, un tajā demo versijā nenormāli labi skan, un tad tu aizēji pie tā mikrofona, un nezinu, kaut kas tur nesaliekās pa plauktiņiem. Viņš tajā grāmatā ļoti konkrēti pasaka, tā demo versija bija īstā. Don't overthink it. Man tik ļoti daudz reizes sāp sirds par to, ka es esmu ierakstījis dziesmu kaut kādā trēša riktīgi kvalitātē. Un skan nereāli labi. Mēs aizējām uz kvalitīvu studiju, bums, jau viss tūlīt super skaidrs, super konkrēti pārrakstam un vienkārši neskan vairs vispār. Un tad jautājums ir, man liekas, ka ātrs risinājums ir tāds, ka tev vajag vienkārši super kvalitīvu vietu, kur tu vari jebkurā laikā aizbraukt un kaut ko ierakstīt un nerakstīt vienkārši tādās kvalitātēs. Kaut arī... Zini? Tātad, man tieši nesen īstenībā bija gadījums. Nav svarīgi, kas. Man parādīja demo versiju dziesmai. Vienkārši nereāli skaista dziesma. Un tu dzirdi, ka tas ir absolūtākais ne studijas ierakstītais variants. Bet es viņu klausītos katru dienu. Un pēc tam, ko man parādīja, man arī bija kaut kādas 3 dienas no vietas, kuras viņas savais failos vai kur tur telefonā vienkārši klausījos. Un tad tas ir tāds baigais jautājums, vai mēs īstenībā nedzīvojam arī tādos baigos stereotipos par to, ka visam ir jābūt noslīpēti perfektam. Tā. Citreiz tas ir vienkārši par īstumu. Es jau arī esmu pierādījums tam. Man arī ir kaut kādi gabali, kur, piemēram, Jānim pateica, Lašamai, ka es negribu neko samudrītu. Man šis gabals ir par personīgo. Es gribu, lai man tur skan burtiski ģitāra fonā. Un varbūt kaut kādi tur stīdziņa, sintiņš vai kaut kas. Un viss. Un tad tu redzi, man ir bijuši tie arī klausītāji kaut kādos koncertos, kas nāk klāt. Viņi saka, pēc tā ir man mīļākā dziesma. Less is more sometimes, vai ne? Jā, bet tas arī ir tāds iekšēji saprast, kad tas ir tas less is more un kad varbūt nē. Tas tā, bet to arī varbūt iemācās ar laiku. Es nezinu, jo visiem es pieļauju, ka, visam varbūt nevajag nonākt demo versijā laukā. Visiem varbūt ne. Nē, es saku visam. Arī manos voice memos ir lietas, kuram tur ir jāpaliek. Nē, man ir tā, ka dažkārt pamostos nakts vidū un iedungoju tādu melodiju, man liekas, nereāls hits. No rīta pamostos, domāju, kas tas vispār ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Bet arī tajā pašā grāmatā tad kungs saka relatīvi vienkārši. Tad, kad ir, tātad iedvesma, manuprāt, nav. Tāda lieta vienkārši neeksistē. Vai nu esi saslēdzies ar kaut kādu, nezinu, ezotērisku domu tajā brīdī, vai nu tu neesi, bet tā nav iedvesma, tas vienkārši ir, tu dari to katru dienu līdz vienu dienu atnāk. Man vienmēr liekas par tām nakts demo versijām, jo, būsim godīgi, kuram gan negadās piestāt pie mājas mašīnā, baigā ideja. Tajā brīdī neapstāties, vienkārši turpināt izrakstīt līdz galam, un nekas. Tā tad tas ir atnācis, tu esi ar to saslēdzies, kaut kas tevi ir uzjundījis, nezinu, šo skaņu vārdus, whatever. Man ir telefonā, piemēram, tāds saraksts ar frāzēm, kuras man šķiet, un šitās es esmu dzirdējis, un žās baigi labās. Fiņķim, kas nebauda tas pats, ka jūs nebaudāms, arī ir dzirdēta frāze. Tās ir vienkārši lietas, kuras tu reāli var, tajā brīdī saķert, un tev tagad ir diena, kurā ir tagad jāuzraksta, apsēdies izdari. Kaut kas, ar ko cilvēks rezonē jau startā, ne tikai mūzika. Jā, un tas pats ir arī pa 500 demo kasti. Ir jāuzraksta arī sliktas dziesmas, lai saprastu, kuras ir labas. Tādā ziņā... Bet, zinīt, citreiz arī ne mēs paši esam spriedēji tam, jo man ir labs piemērs ar to pašu pirmo balādu, pie kā Tirs apprecējās. Ar Gražulīti kopā, sveiciens Edgaram, sēdējām burciši tur spēlēja, un es pa virsu uzrakstīju kaut ko tur demo versijā, vai ne? Un viņam nebija piedziedājums, un es burtiski stāvlaukumā kaut kā, es pat neatceros, ko es gribu no kaut veikli iznākus ārā, un es sēdēju, labi, jāuzrakst piedziedājums, un es tā kā vienkārši voice memo iedziedāju, mēs pēc tam to dziesmu uztaisījām, man vispār tā dziesma nepatika. Es klausījos, un tāds,
Nebūs. Un es kaut kam iedevu vairākus demo tur paklausīties, arī no tādiem cilvēkiem, kas kaut ko bišķi saprotu. Un visi pateica, tā kā šito laid pirmo. Man bija tāds, kas uz dīvainas, tas tā kā sliktākais no viss tā, kas tur ir. Un es tā kā domāju, labi, es uzticēšos. Un paldies Dievam uzticējos, jo tas ir man tā kā ejošākais gabals. Viņš bija pirmais, kas izrāva man. Tāpēc tas, Mums arī ļoti bieži tā, ka mēs tur uztaisam albumu un saliekam tur šitā noteikti būs pirmā klausītākā, tā būs vismazāk klausītākā un pilnīgi otrādāk viss ir realitāte. Kas tas ir vispār? Ja kāds zinātu, kā ir, šis ir hits, lūdzu uzzuniet, es gribu dzirdēt, kā jūs to atkodāt, jo, manuprāt, nav tāda skaidra formula. Bet varbūt arī tas, ka pašam par sevi ir grūti lemt. Jo tu nevari kaut kā izvērtēt. Tāpēc man patīk taisīt ar bēndu mūzonu, jo tu saproti, tā kā tu redzi to straight feedback, kad cilvēki vienkārši pasaka tev, šitin kaut kas ir, šitin tev liekas, es varu to darīt vēl, bet vai to vajag? Un tāds, ka tu uzreiz redzi, kāda ir reakcija cilvēkiem, un tas kaut kādā veidā palīdz tev neovertinkot, un dažkārt tas vienkāršais ir arī labi. Vai jums ir kādreiz ideja bijusi, nezinu, tā kā mēģināt starptautiski ar mūziku iet, un vai tu esi domājis par Eirovīzijas dziesmu angliski uztaisīt, vai negribās to visu sabojāt, jo nebūs vairs tas feelings un tā emocija tajā dziesmā? Te man uzreiz gribās Jānim tā kā morāli izteikt, jo es esmu dzirdējusi, cik daudz zēniem ir tā kā gabali, kurus varētu easy game laist. Jāni, kāpēc netiek laists ārā starptautiskais materiāls? Man šķiet, ka to šobrīd neviens negaida un negrib no mums. Latvijā. Bet redzi, viela pašiem sev pārdomām, cik daudz mēs patērējam Latvijā radītu angliski mūziku. Bet tu jau neesi mērķi un Latviju. Jā, bet galu galā, lai vai cik ļoti gribētos teikt to, ka tā nav taisnība, konkrēti tas ir atkarīgs no žanra, pilnīgi noteikti tas ir atkarīgs no žanra, bet ir konkrēti žanri, kuros tev ir jāstartē ar to māju. Ar to vietu, no kurienes tu nāc. Kā bija tad, kad jūs izšāvāt ar Eirovīzijas dziesmu, jums piedāvāja labels kaut ko, vai ne? Un bija kaut kādas sarunas, ka iespējams kaut kas tālāk notiks starptautiski. Jā, un tas nematerializējas, bet tas ir normāli. Ne jau mēs esam vienīgie, tas materializējās, cik tālu tas materializējās. Mūsu darbiņš bija tātad sarakstīt un nosūtīt versijas par to, kas mums šķiet, ka būtu jāizdod nākamais. Tas nenotika, un tas ir ok. Es īpaši par to nepārdzīvoju. Tā tad nebija lemts. Tas ir ok. Es ticu to, ka ja būs lemts, ka kādreiz zēniem būs jāizdod angliskas dziesmas, bam! Kaut kāds 100 ir. Ko tu domā, Atver, par šo tekstu? Man ir ļoti daudz vietu. Es tagad domāju, kurš man cancelos. Visi, kuri zina atbildi uz šo jautājumu, atkal lūdzu uzzvaniet, jo katram ir kaut kāda sava viedokļa un vīzijas, bet patiesībā mums ir ļoti maz eksporta mūzikas vispār Latvijā, tieši populārajā mūzikā runājot. Es nerunāju par specifiskiem žanriem. Es būšu, labi, es neiešu galējībās, bet es domāju, ka es zinu atbildi tam. Saki. Tāpēc, ka mākslinieki nemāk mārketingu, viņi nemāk savu pārdot. Tas arī ir viss. Pirms tam bija labs teiciens, ko Jānis pateica, content is king. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka content is king ne tikai mūzikas ziņā. Šajā brīdī pierādījums tam, ka digitālais kontents ir king. Un ja tu māki uztaisīt, man kaut kur varbūt ir paveicies, bet, es neteikšu, ka man ir paveicies. Esmu nenormāli milzīgi darbu ieguldījusi tajā. Un tas nav par veiksmi, tas ir par to, kā tu pats sev attīsti. Vai es pirms, 14 vai cik gadiem, kad es sāku mārketingā strādāt, vai es mācījos pati visu to, ko es darīju visām tām firmām? Protams, vai man kāds iedeva to ar karotīti? Nē. Tātad te ir atkal jautājums, cik tu pats esi gatavs sevi ieguldīt. Es reāli rāvu, cik gadus cauri strādāju ar rebrandingiem, ar stratēģijām, ar vēl nezinu ko, ja. Un tas ir tāds, un tad tu iemācies, tu saproti to kastīti, tu saproti, ka tas viss ir mainīgs, un vēl mākslīgais intelekts ienāk, un viss mums sabojā. un tad, un tad tu esi tajā burbulītī. Bet šeit ir jautājums, cik tu pats esi gatavs darīt. Kāpēc man aizgāja tās dziesmas? Vai man spēlēja radiostacijas? Viss sākās ar TikTok, vai ne? Tieši tā, man principā viss muzons, viss karjeras sākotnēji aizgāja ar TikTok. Pēc tam jau, protams, tev pielic klāt varbūt kaut kādi mēdī, kaut kas vēl un tā. Bet tieši tāpēc arī par tām ārzemēm, Vai tu esi domājis kaut ko tādu, kad iespējams Atvera varētu kaut ko veidot starptautiski? Es esmu domājis, jā. Un ko tu domāji?
Vai tu negribi stāstīt pēc galam? Nav tā, ka es gribu vai negribu stāstīt. Tas ir vienkārši kaut kas, pie kā es sevī vēl neesmu līdz galam nonākusi, teiksim tā. Bet vai šis nav īstais laiks par to domāt, ja gadījumā? Nē, šis ir tas brīdis, kad es domāju par to. Nav jau tā, ka tas būtu baigi kaut kāds noslēpums vai melots. Vienkārši, tā ir baigi milzīga atbildība. Nav jau runa tikai par to, kā to izdarīt. Ir runa par to, vai tu vispār esi fiziski gatavs tam, kas notiks, ka darbam, kas jāizdara, vai vispār mēģināt? Ja aiziet tev vairāk, ja tev ir tie, es atvainojos, 200 miljonu skatījumu kaut kādai dziesmai, ko tu darīsi pēc tam? Ja domāju, tu pat nevari aizbraukt uz Franciju, pastaigāt pie Eifelļa torņa. Kāpēc ne? Tādā ziņā, ka tu tev bail no tās lielās slavas. Nē, man nav. Es saprotu, tur ir tik daudz tie zemūdens akmeņi tam, ka man liekas, Man laikam ir radikāli pretējs viedoklis par šo, jo man šķiet tā kā eksports ir kaut kas, ko mēs kaut kā ļoti naivi uz to skatāmies, ka ir Latvija, un tad ir Eiropa, un tad ir Amerika, un tad ir Āzija. Nav, ir Latvija, un tad ir kaut kāda Bulgārija, un tad ir kaut kāda Francija, un Beļģija ir tomēr kaut kas cits no Francijas, to, un Lielbritānija ir vēl kaut kas cits. Mums gribētos ticēt, ka ir, bet realitātē šobrīd principā no Eiropas nav ļoti daudz eksportspējīgas mūzikā vispār. Valstis mums ir Nīderlanda, kas šobrīd ir, es teiktu, diezgan augsts šajos sarakstos. Zviedrija ir diezgan labi atkoduši. Lielbritānija ir atkoduši šo te. Savukārt no pārējām tie ir kaut kādi izņēmumi ar mežonīgām izcilībām. Tiešām mežonīgām, lielām, skaistām, skaļām. Atver iemāc pretī kaut ko. Tas nav par valstīm, manuprāt. Šis arī ir tas, kāpēc nesanāk. Tāpēc, ka cilvēki, ja tu domā analītiskā pusē, tu arī nebūsi tā kā veiksmīgs. Tev, ja tu spēj iet vienkārši ar šis ir tas, ko es gribu pateikt, šī ir tā mūzika, ko es gribu iznest, un ja tu spēj to patiesumu iedot cilvēkiem, tur vairs nav īsti, manuprāt, svars, vai tas ir tā kā latviski vai angliski. Un te arī ir tas, jo to pierāda pilnīgi visi tā kā tie gabali, kas ir aizgājuši vairāli. Tas viss ir pārsvarā par kaut kādu patiesumu, varbūt par kaut kādu unikalitāti, varbūt par kaut ko, kas bišķiņ atšķirās un tā, bet tā pati Zāra Larsona šobrīd ir ļoti labs piemērs, manuprāt. Viņa taču ir Zviedriet. Labi, viņa 10 gadus mauca, bet daudz ir tos paši 10 gadus bļāvuši. Un kāpēc cilvēkiem viņi iepatikās? Labi, tur bija super kvalitatīvs rebrandings, visi tie delfīni un vēl nezinu kas, bet lielos vilcienos tas bija vienkārši Zāra nav nekāds pārsteigums. Zāra nebija nekāds pārsteigums tiem, kas seko līdzi Zviedrijā tam, kas notiek. Zāra ir, tas ir tas, ko es saku, ka tev ir, lai iet uz Zāru, tad gan tev ir jāiestrādājas kaut kādā industrijā nedaudz vairāk, jo tur gan būs nepieciešama kaut kāda palīdzība. Tas tā nestrādā, ka tu aizbrauc tagad uz Lietuvu un lūdzu, Viļņa mani gaida. Sorry, man tiešām šķiet, ka tas tāds naivs veids, kā uz to skatīties. Bet kad Viļņa tevi gaidīs? Viļņa mani gaidīs tajā brīdī, kad pirmkārt būs sakārtots saturs, tas, ko tu saki, kad tā kā mākslinieks ir gatavs tam, bet otra puse tam visam ir tev ir arī nedaudz jāpagrozās apkārt. Un šobrīd man ir jāmet akmens savā ziņā industrijas lauciņā. Mums nav spēcīga eksportspēja. Man nav skaidrs, pie kā būtu jādodas, tad, ja es redzētu, piemēram, Reiks ir... Mēs visi tagad balsojam, Reiks ir eksporta prece, Liena tagad ir eksporta prece. Pie kā jāiet? Man jau šķiet, ka viss sākas ar to bāzu kaut vai tajā pašā TikTokā, vai ne? Ja tu uztaisi TikToku, kas aiziet nevis tikai Latvijā, bet starptautiski jau redzi, kurās valstīs kas iet, un arī labeli, kad viņi nāk pie tevis no citām valstīm, viņi jau nāk tikai tad, kad tev jau ir bāzes, kad cilvēki jau pa teim runā, jau dzied tavas dziesmas, un man liekas, ka tāds viss sākās ar TikToku bez maz vai ne? Yep. Tāpēc kā tev sākās tas viss tā Latvijā. Un es iedomājos, vai tu esi domājis par kaut kādu, piemēram, ēnā dziesmas anglisko izveidu vai kaut kādu citu dziesmu tulkošanu, vai labāk taisīt jaunas dziesmas, vai kā? Man liekas, ka labāk ir jaunas taisīt, ja godīgi. Jo es arī esmu tulkojis kaut kādas dziesmas, un es tulkoju vai netulkoju, taisu savādākus tekstus, pilnīgi tā sajūta vairs nav vispār tur. Tāpēc, vai jums tā ir bijis? Man vismaz liekas, ka tā ir emocija, ko tu, protams, vari mēģināt, un iespējams, ka tev izdodas veiksmīgi iztulkot to. Bet manā skatījumā tu jau to emociju kaut kādā veidā ieliec arī caur tiem vārdiem, un ja tev tagad ir pēkšņi viņš jāiztulko, man liekas, ka pazūd kaut kāda daļa no tā šarma tajā. Var jau būt, ka es maldos. Man arī nav tik liela pieredze, lai es varētu apgalvot to, ka tā ir, bet
man liekas, ka labāk tad raksti jau startā ar kaut ko patiesu no sevis tajā citā valodā, vienalga, kas tev tur no sērijas angliski vai ko, ja tu, proti tik labi, lai uzrakstītu, nekā tulkot to, kur tu jau esi to savu emocionālo ielicis. Tas man, tā. Mēs arī, piemēram, tās lirikas palaidām, vai ne? Jo, lai ārzemniekiem ir, lai viņi vienkārši redz un var iztulkot, bet nav nekāda doma vai vēlme dziedāt angliski to dziesmu, jo tas nav, manuprāt, par valodu tik ļoti kā par to sajūtu, jā. Un man liekas, ka ar valodu to sajūtu var pazaudēt. AKR proudly presents The Rake Mike Show. Šovu atbalsta garāža bezalkoholiskais kokteils. Varbūt mēs varētu uzspēlēt vienu tādu spēli, pārbaudīt, cik labi jūs zinat viens otra lirikas. Oi! Wow, ja? Labi. Un tā tad būs 3 rīmas, jāpabeidz. Spēle saucas Pabeidz rīmi. Uzvarētājs laimē 100 eiro no mūzikas veikala Best Music, lielākais Latvijā. Jā, dāvana karti. Sāksim ar Jāni. Dziesmas nebūs sarežģītas, bet būs interesanti. Lienas dziesmas? Jā. Okay. Tā tad es lasīšu rīmi, tev viņi jāpabeidz. Labi. Tu domā vēlāk, nedaudz vēlāk. Un tā lēnām paliec. Ānā. Tas ir pārāk viegli, iedod viņam kādu pāntu kaut ko. Tagad lienē arī. Sākums ir viegls. 6:30 no rīta, limuzīns uz krīta, uz spiritiem pēc vīna. Vai piedod visa Rīga? Tā tad 1-1. Dzīve mūs mētā, tā kā viļņus vētrā. Tur bija 2 reizes, ja? Viņš ir tā kā atskaņa. Jā. Bet kā man tagad būt? Kā? Mieru gūt? Jā. Jūs labi zinat viens otru dziesmas. Vajadzēja kaut ko sarežģītāk gatavot. Otrā dziesma no citiem dzērniem, šis būs sarežģītāk. Es jau redzu, kā pie bufetes stāv 2 skaistas brunetes. Ar viņām sevi redzu es, tik garšīgas kā... Ledenes. Šo mazais klausās, vai ne? Tur arī es klausos. Okay. 3. Varbūt tu varētu pati izdomāt kādu sarežģītāku un nepabeigt līdz galam. Atcerieties no sevis. Ok, Jāni, tu vari izvēlēties no kuras dziesmas. Opa. Ak, vai. Izvēlējies tu. No singliem. Ok, ikreiz, kad skatos tavās acīs, dzeļ tik daudz, kas... Nepasacīts. Wow! Wow. Tagad tev jāpasaka pēdējais. Ir atskaņas. Jā. Bet tu zināji dziesmu. Nē, es sapratu pēc tam, bet no pirmā asociācija bija, kur būtu loģiski atskaņas. Labi. Raps dara savu. Man kaut kas arī tagad jāpiedāvā. Tagad jā. Bet arī vieglojas, tev iedod singlu. Jā. Daļa, ar kuru Fredim gāja grūti. 2 kubikmetri ūdens. Pagad, tas ir baļīti, man liekas. Pagaidi. 2 kubikmetri ūdens. Padomā, ir. Pamēģini mazliet pirms, un tad aiziet līdz turienei. Cik ir vārdi aiz tā? 1. Daļa, kuru dzied Fredis. Tehniski piedziedājums. Baļīte, tur pagaidi. 2 kubikmetru ūdens. Baļīte, tā ir tā. Bam! Un Klau, zini, kas tagad jādara? Tagad skāms trikuram būs dāvana karta vienkārši. 1 uzvara. Akmeņš ķērs. Ok, 1, 2, 3. Yes! Atvara, apsveic. Paldies, man tieši vajag jaunas ausis. Es tieši iedomājos, ka austiņas tur sanāks. AKR proudly presents The Rake Mike Show. Šovu atbalsta garāža bezalkoholiskais kokteils. Tagad mums ir otrā spēle. Mums katram ir 2 patiesības, 2 patiesi fakti. Jā. Un 1 nepatiesība, 1 izdomāts fakts. Jā. Un sāksim ar tevi, Jāni. Tu nolasi visus šos 3 teikumus, un mums ar Lieni ir 2 minūtes, lai saprastu, kura no tām ir izdomāta un kuras ir patiesības. Tātad 2 ir patiesas rindas, un 1 ir izdomāta. Aiziet. Tātad 3 fakti par mani. 2 no tiem patiesi, 1 būs meli. Sāksim ar pirmo. Kad man bija 17 gadi, strādāju pie Marijas Nūmovas par producentu asistentu.
Kāpēc man skanēja smieklīgi? Strādāju pie Marijas Naumovas, un tā kā turpinājums bija loģisks. Otrais fakts. Pirms 3 gadiem nopirku savu kafijas aparātu no Interbusuļa. Fakts numur 3. Es esmu valsts čempions galdniecības olimpiādē 9. un 10. klasē. 2 kārtēs. Es nezinu, kāpēc es ticu tam, ka viņš ir valsts čempions galdniecības olimpiādē, jo kaut ko tādu izdomāt 2 kārtēs. Es domāju, ka vai nu Naumo ir meli vai Busuls. Kafijas aparātu no Busuļa vai gan dīvaini. Pastāst, kāpēc tu izdomāji nopirkt kafijas aparātu no Busuļa? Viņš bija uz interviju ieradies, un tad es viņam čīkstēju par to. Nē, es viņam čīkstēju par to, ka mums radio tādu kafiju, un tad šeit, ka viņam tieši ir vecs, tā kā viņš nopirka jaunu aparātu, nezinu, kur likt jaunu, un tad es no viņa atpirku par 30 eiro. Tā bija liela nauda. Ok, un... Nevar saprast, tā ir patiesība. Jā, varbūt izdomāt, bet par Mariju Naumovu pastāst šo gadījumu. Jā, tātad es domāju, ko es gribu darīt savā dzīvē. Un mans pirmais darbs bija par producentu asistentu pie Marijas Naumovas viņas stūrē, un mani atlaida no šī darba. Tas vienīgais darbs, no kura man dzīvē ir atlaiduši. Ko tu darīji? Viss kaut kādus mazos darbiņus. Īsumā vienkārši ieskatījos profesijā. Tas nezinu, izklausās, ka viņš pats nezina īsti, ko viņš tur darīja. Tas tāds aizdomīgs. Labi, un izstāst par pēdējo. Par galdniecības čempionātu, ko tu tur darīji. Tas nav čempionāts, tā bija olimpiāda. Atvainojos. Tātad 9. un 10. klasē 2 reizes es devos kā pārstāvis Rīgas uz galdniecības valsts olimpiādu, kurām es neatceros, ko es taisīju. Pirmajā reizē tas bija kaut kāds savienojums, nebija interesanti, bet otrajā reizē es taisīju koku kuģīti ar metāla mastu. Es nezinu, ko izrādās, ka šajā industrijā ir jāprot arī labi melot. Man šķiet jau kaut kā, es nezinu, man šķiet, ka es ticētu, ka viņš ir galdnieks labs, bet par Busuļa aparātu vai Naumo. Busuļa aparāts varētu būt meli. Kā tev šķiet? Es likšu uz pirmo. Ka Naumo, jā? Naumo meli, jā. Labi, es saku, ka Busuls ir meli. Kā man tagad jāatzīst? Tagad pasaki, kuri ir meli? Meli ir kā Inters Busuls un kafijas aparāts, jā. Mani tā bija īsta lieta. Tā bija īsta lieta. Tur bija super, kā man no tā darbiņa atlaid, bet, godīgi sakot, ļoti pamatot. Tas iemācīja to, ka nedrīkst būt, pilnīgs muļķis dzīvē. Man bija jāizved viņas vokālā pedagoģa no Rīgas uz koncertu, kurš norisinājās, kā man šķita, Ventspilī. Bet kā izrādījās, kad mēs ar autobusu bijām aizbraukuši, tas bija Liepājā. Simfoniskais orķestrs stāv Liepājā autoostā. Gaida ar visu Mariju. Tā kā Marijas vokālo pedagoģis zvan, kur jūs esat? Un Jānis Pētersons vienmēr kavē. Es esmu pie autoostas. Viņa tāda, kur pie autoostas? Kā, te neviena nav? Tā kā neviena nav, beigās izrādījās, ka mēs vienkārši esam dažādās pilsētās. Liena, atver, vai tu esi gatavs savus patiesības un melus stāstīt? Jā. Tātad pirmais. Esmu uzkritusi uz skatuves un krītot izrāvusi visas gaismas. Ar Emīliju un Leksdiņu esam plānojuši izveidot dāmu popu. Wow. Un neizklausās reāli. Esmu nokavējis lidmašīnu uz koncertu ārzemēs. Es neticu, ka viņas ar Leksdiņu un Emīliju ir domājušas. Es ticu. Jā? Es ticu. Man šķiet, viņi pārāk apzinīgi, lai nokavētu reizi. Kad tas bija? Par ko tu tieši prasīji? Emīlija un Leksdiņu šo te trio. Supernovā. Supernovā jūs gribējāt izveidot nopietni? Mēs smējāmies par to. Vēlreiz, kāds bija pirmais? Skatuves izrāvis. Nē, tas kam nav gadījies. Man nav. Vajag būt neveiklākam. Tas varētu būt smieklīgi. Labi, Liena tādā apzinīgi, tu labāk viņu pazīst. Viņa nekavē reizes, jā? Domāju, ka nav gatavi. Nē, es domāju, ka tu nekavērējies. Tā kā varbūt, ja kaut kur braukt atpūsties, bet tad, ja pieņemot to, ka tā bija starptautiskie koncerti, ir šie Eirovīzijas prepārtī, visticamāk, par kuriem ir runa. Ne tā ir kontekstā. Tu brauc uz koncertu. Apmeklēt koncertu. Tas ir citādāk. Nē, tad es atkāpjos, tad tas ir iespējams. Tad, ko tu domā? Es nezinu. Skatos gaismas apgāzes. Tas ir diezgan parasti skatos, nevar apgāzt gaismas, jo tie vadi neiet tieši tur uz skatos. Bet... Es esmu, tātad uzkāpu. Kurā kultūras namā tas bija? Pastāst, kā Talsos. Talsos.
Mold. Kas notika? Tu nogāzi tādu gaisu? Daudz labs gaismas, mold. Man bija augstupējuši kurpes, un ejot uz skatuves, es aizķēru tā kā vadu. Un es nenokritu pilnībā, bet es burtiski uzkritu uz skatuves. Tas bija sākums koncertam? Yes. Oh my God. Es iesāku koncertu tumsā, jo es ar kurpēm ne tikai aizķēros un uzkritu uz skatuves, bet es izrāvu arī gaismas. Un sanāk, tu turpināji koncertu un sāki dziedāt Es tumsā? sāku smieties, jā, un cilvēki arī smējās, tas bija smieklīgi. Un tad kāds turpinājās tas koncerts? Kāds pacēla gaismas vai? Pieskrēja no muguras sasprauda tā kā atpakaļ. Okay. Nu labi, es ticu šim. Labi, es saku. Sakam, tad tas dāma pops nebūs. Jo Latgals dāma pops jau viens ir, kam mums vēl viens. Jā, es saku, ka dāma pops nav īstā atbilde. Kas ir meli? Lidmašīna ir meli. Tā tad jūs reāli domājāt? Tās bija, tā kā es pat varu video parādīt, mums bija smieklīgs vienkārši tas laiks uz skatuves, jo mēs visi trīs bijām blakus. Un tad mēs tur, Emīlijai bija ritīgi rēcīgs garīgais, un mēs vienkārši nenormāli pārsmējušās bijām uz tās skatuves, un tad mums bija tā, kur uzvar, vienkārši pārējās divas velk līdzi. Tā būs pa video, jā? Mēs varam taisīt dampopu. Labs. Tad, jā. Labi, tā tad man 2 meli un patiesība. Sāksim ar pirmo. Pirms 8 gadiem es pieteicos Eirovizijai kopā ar Jenny May. Okay. Viņš pats smējās. Tā, es iekritu 3-metrīgā bedrē, aizskatoties uz Lauru Rēniku. Okay. Mēs uzrakstījām Nārniju angliski, bet nespējām to iesniegt Eirovizijā, tāpēc neizdevām. Ej, tu nost. Ja tā ir taisnība, 2 tas ir bēdīgi. taisnība, 1 nav. Uz Lauri visi var aizskatīties un iekrist bedrē, tam es varbūt pat ticu. 3-metrīgi. Bet 3-metrīgi būtu ļoti sāpīgi. Kas tā pa bedri bija, kas tur parasti iekšā ir? Sanāk, ka es skrēju tā kā no koncerta uz jahtu, un viņš tā kā kaut ko tur māja vai kas. Un varbūt viņš pats nemāja man, bet es redzēju, ka viņš bija uz tās jahtas. Un es skrēju, un sanāk, tur bija bedre, kura bija ēnā. Un es vienkārši neredzēju, ka tur ir bedre, jo tur bija milzīga ēna pa virsmu, un es iekritu bedrē, un gan izsalos kājām. Kas tajā bedrē parasti? Parasti? Jā, tā nav noteikti vienkārši bedre. Tur bija tikai es. Es nezinu, tur tā kā bija laipa. Tur bija tā kā laipa, un pirms laipas bija milzīga bedra. Es nezinu, kāpēc tur bija vienkārši bedra un ēnā. Jenny May. Pirms cik gadiem? 8. Kaut kur, nezinu, 8, 10 varbūt. Es pat neatceros precīzi kādu. Es pieļauju, ka šie varētu būt meli. Es tagad domāju, vai pirms 8, 10 gadiem. Varbūt. Tātad, un pēdējais ir to, ka Nārnijai sākotnēji bija angliska versija. Nē, to mēs uzrakstījām angliski un gribējām iesniegt Eirovizijā, bet nepaspējām, tāpēc neizdevām anglisko versiju. Bāc, ja Tā mēs varētu nocēt. Jūs droši vien būtu aizbraukuši. Domā? Jā, tas gabals ļoti labs. Paldies. Es par to bedru domāju. Tā bedra var būt. Jā, Lauris Rēniks un Tumšs bedra un kaut kāda bedra laipas galā. Tu jau nezini, moškas tas ir kaut kāds no sērijas 4 koferiem vai kaut kas tam līdzīgs. Varbūt, nezinu. Es saku, ka bedra mēli ir. Bet Jenny May, es tiešām gribu dzirdēt to dziesmu, ar kur bija. Ko tu saki, Lien? Ok, bija Jenny May, bedra un 3. bija Nārnija. Jā. Es likšu uz Jenny May, ka nav patiesība. Tātad jums abiem nav taisnība. Ko tu stāst? Jā, tātad par Nārniju tie bija meli. Par Eirovīziju tā bija Jenny May, man piedāvāja ierapot viņas dziesmā, un viņa tiešām gribēja to dziesmu iet Eirovīzijā, bet man liekas, ka tur nepaņēma beigās līdz galam. Mēs nespējām arī sagatavoties kārtīgi laivam. Es iekritu 3-metrīgā bedrē, skatoties uz Lauru Rēniku. Tā bija. Un viņa tiešām bija ēnā tā bedra, lai cik smieklīgi tas nebūtu tev to teikt. Bet kur tas bija? Pagāj, kur tas bija? Tas bija Rojā. Rojā pēc koncerta. Okay, tur piebrauc ar jahtu. Pateic šito, tad jau būtu skaidrs, ka tā ir tā. Es vienkārši esmu drausmīgi naivs un lētacīgs. Man likās, ka salauz kāma un potīte bija lielāka par manu galvu. Man aizveda ar ātrajiem līdz slimnīcai. Pateica, ka nav salauzts un vienkārši bija izmežģīts. Jā. Tas dažreiz trakāk nekā salauzt. Jā. Kas ir jums lielākie faili uz skatuves bijuši? Es dzirdēju, gaismas. Tas man bija laikam viens no lielākajiem. Bet tas bija rēcīgi. Es uzkritu uz tās skatuves, jo man vienkārši, kāpēc es izraugu gaismas, jo man visai, mēs izbraukājām tos, cik 20, cik tur tos koncertus, un mums visiem nāca līdzi tās gaismiņas, jo man ģitārists bija
Sveiciens Gregoram Jānim Mažim. Viņš bija speciāli uztaisījis no lampiņām Morzes kodā atvara. Un to daudzi nezināja. Mēs vienkārši tā kā cilvēkiem pēc tam pateicām. Un tās, protams, ja tu viņas saliec tā, tev jāaiziet cauri viņām, un tur tā kā vats pa vidu ir. Aha. Un tad es ejot ar augstu pednēm cauri viņām, vienkārši, tā kā ne tikai aizķeros, bet izrāvu visas lampiņas ārā. Atrāva lampiņas. Jā, man liekas, ka tas arī... Es domāju, vai ir bijis kaut kas trakāks uz skatuves. Es nezinu. Jā, varbūt tev ar citiem zēniem kaut kas tāds maģisks noticis. Nē, es nolidojos no kāda no tām. Esmu nolidojis. Tas ir... Tā ir daļa no darbiņa. No tā. Nē, no kādām stangām, zini, es redzēju jums tos video. No stalažām, nē, no skatuves stalažām, nē, uz to es vienmēr attiecos ļoti uzmanīgi, jo tur kāds varētu dabūt pa mīzi, ja tur kaut kas doiet greizi, tāpēc par to es vienmēr uzmanīgi. Es esmu lecis no skatuves un ne īsti līdz galam notverts un piezemējies uz vienas meitenes. Oh my God. Londonā. Es zinu šito. Jā. Tad... Uz toču pēdējā prīpartijā Robs šito stāstīja, tas bija tik rēcīgi, jo mums... Tas ir brīnišķīgi. Roberts Mēmēns vienkārši arī brauc līdzi uz šitiem te, un tad mēs kaut ko aizrunājām, taču pēc tiem prīpartijām viņš stāstīja, ka tur... Jūs pēc tam to meiteni ņēmāt kaut kur līdzi, ne? Jā, mēs viņu kaut kur pēc tam vēl satikām. Tad... nezinu, kas vēl ir bijis. Tad es esmu nepareizajā pilsētā nokliedzis nepareizās pilsētas vārdu, bet nevis tāpēc, ka es būtu aizmirsis, bet, zini, tā kā, tu spēlējot kaut kādu stundu, tu vienā brīdī nonāc kaut kādā pilnīgi vājprāt stāvoklī. Es sāku kliegt nepareizo pilsētu, un es skatos, viņi kliedz tā kā pretī, un es pat nepiefiksēju, ka es esmu iepriekš pateicis nepareizo. Tas ir tāds trīkī, jā. Tev ir bijis? Man ir bijis. Man vēl pavisam nesen es Jelgavā pateicu, abas reizes, kad man tā ir bijis, tas ir bijis Jelgavā. Es nezinu, kāpēc. Vienreiz Jelgavā pateicu, Vāmieru uztaisam troksnī. Tas bija pirms 10 gadiem. Un tas bija liels spēles. Man vienmēr šķiet tā kā cilvēki, kad redz raksta pēc tam internetu, viņi tur nezināja, kur viņi ir ieradušies. Tā nav taisnība. Tajā brīdī, zini, dažreiz tev pārņem kaut kāds vājprāts. Bet ir brīži, kad tev 3 koncerti vienā dienā, un tu vienkārši tā galva kaut kā bišķiņas atškarējās. Bet pēc tam es vienmēr zinu, tieši konkrēti toreiz tas bija reāli, ka tev, zini, brainfarts vienkārši pazūd uz brīdi, kaut kur apmaldies. Bet, Lieni, ja tev tā kādreiz notiek, un tu pasaki Liepājā, Ventspils uztaisam troksni. Zini, kas jādara nākamais? Jelgava uztaisam troksni, Rīga uztaisam troksni. No kurienes jūs esat? Tādā veidā var izbraukt. Liepājā uztaisam troksni. Tā kā, jā, paldies jums liels, milzīgs, ka veltījāt savu laiku man šeit Reika Maika šovu epizodē. Un milzīgu veiksmi, spēku, izturību un prieku tev Eirovīzijā. Un paldies tev, Jāni, par eksperta padomiem. EKR proudly presents The Reika Maika Show. Šovu atbalsta Garāža bezalkoholiskais kokteils.